Šajā video apskatīsimies treniņu problēmu atoju. Tad sāksim ar to, ka samainīsim, kurā vietā strādā terminālis. Ielādēsim uzdevumu. Unzip. Un izdzēsīsim zip failu, lai neaizņem mums vietu. Tad mums ir gatavs jau šabloniņš, ar kuru strādāt. Tajā ir norādītas diezgan daudzas bibliotēkas, tātad mums ir CS50H, kas nodrošina mums submit, check un tam līdzīgas funkcijas. CType, kas ļauj pārbaudīt tātad tekstu, math nopaļošanai, kas strādā un visādām citām matemātiskām funkcijām, stdio ievadēji, izvadēji un string priekš funkcijām, darbībām ar tekstu. Tad mums ir dots, ka mums tiks iedots pozitīvs skaitlis ievadē, tiek pārbaudīts, vai visi simboli ir skaitļi, tad tas ir tas, kam izmanto CType, un tad ir funkcija konvertēt, kuru mums ir arī jāuzraksta. Attiecīgi mēs sāksim ar to, ka tam, ko mēs ievadam, ir kaut kāds garums, kuru mēs varam noteikt ar string length funkciju, un tai nodot jau funkcijā deklarēto input. Attiecīgi mums ir arī kaut kāds rezultāts, kurš sākumā būs 0. Mēs rakstam 0, tāpēc, ka pēc tam, kad mēs pārveidojam, šis skaitlis mainīsies. Un uzreiz mēs varam atgriezt to kā rezultātu, lai pārbaudītu, vai šis šablons mums strādā. Un tad papildināt pa vidu ar nepieciešamām funkcijām. Tad, lai izveidot failu, mēs rakstam make atoju iekš termināļa un pamēģināsim palaist. Tātad jāpārbauda, ka esam pareizajā vietā un make atoju. Un ievedam kaut kādu skaitli, piemēram 1, 2, 3, 4, un pagaidām mums izvada 0. Tad mums izvada 0, tāpēc, ka return result šobrīd atdod 0. Attiecīgi mūsu uzdevums ir panākt, ka mums izvadās reāli tas skaitlis, ko mēs ievadījām, un ka viņš vairāk nav teksts. Tad šādā gadījumā mums būs faktiski divas apstrādes. Viena būs, ja garums ir viens simbols, otra būs, ja ir garāks rezultāts. Šī atšķirība ir tāpēc, ka atkarībā no garuma mainās tas, kas mums ir jādara. Šajā gadījumā es izvadīšu, ka ir daudz simbolu, lai aizņemtu vietiņu un izpildītos tas, ko mēs rakstam. Un augšējā es ierakstīšu tiešām risinājumu. Tad salīdzinājums mums būs, vai len ir vienāds ar 1. Un iekšā mēs rakstīsim return input 0 mīnus apostrofos 0. Tad obligāti apostrofos, nevis pēdiņās. Tad mēs paņemam 0 simbolu, to vienu ciparu, ko mēs ierakstam. Noņemam nost 0 simbolu, kas apzīmē tātad šīs teksta beigas, un atgriežam iegūto. Tā kā mums šeit ir norādīts, ka funkcija atgriež int, tad to rezultātu, ko mēs esam padavuši iekš return, mēģinās pārkonvertēt uz integer, un, ja viss ir veiksmīgi, neatgriezīs kļūdu, atgriezīs šo te skaitli. Tātad attiecīgi atkal make, palaist, un piemēram ierakstam 1. Strādā. Ierakstam piemēram 3. Strādā. Pamēģināsim ierakstīt 12. Redzam, ka izvada daudz simbolu, un tad 0. Tad tā 0 mums rodās no vārda result, jo šī te else iekšā nav nekāda return, līdz ar to viņš ir nonācis līdz šeit vietai. Faktiski šeit varētu arī rakstīt vienkārši return 0 vai vienkārši return, bet tā kā te nav rakstīts void, tad obligāti kaut kam ir jābūt. Faktiski īstais return mums būs iekš šī te else, kur mēs apstrādāsim atsevišķi šos te simbolus. Tad mums parādīsies jauns mainīgais.
kurā mēs ierakstīsim pēdējo simbolu. Tad, lai tiktu pie pēdējā simbola, mēs rakstam input len -1. Len -1 apzīmē, ka mēs paņemam šīs te virknes garumu un atņemam 1. Jo atceramies, kad skaita simbolus, tad skaita tāpat, kā mēs skaitītu. 1., 2., 3. simbols un kopā sanāk, piemēram, 3 simboli. Kad skaita kā datoram, ko saglabā mums masīvā, tad ir 0., 1., 2. Līdz ar to garums -1 tiktu pie tā pēdējā indeksa. Mums, protams, atkal ir jāieliek -0, kas atļaus mums konvertēt vispār uz veselu skaitli. Tālāk mums ir palikusi tātad šī te ievade. Varam viņu nosaukt par remaining. Un sākumā viņi ir tāda pat kā input. Tātad šī mirklī mēs vienkārši nokopējam visu, kas ir iekšā input mainīgā, bet, lai remaining būtu remaining, mums ir jānoņem nost pēdējais simbols. Tādā gadījumā mēs piekļūstam atkal pēdējam simbolam, un šoreiz viņu nevis vienkārši cešam, bet samainam uz teksta beigu simbolu, kas ir slīpsvītra 0. Un tad mēs rakstām mūsu return, bet return mēs rakstīsim kaut ko interesantu. Mēs rakstīsim rekursiju. Tad rekursija ir tad, kad funkcija izsauc pati sevi. Funkcija var entās reizes sevi izsaukt, praktiski ierobežojums ir jūsu datora, šī gadījumā virtuālās vides atmiņa. Līdz ar to mēs sakam convert remaining, kas nozīmē, ka mēs izsauksim atkal to pašu funkciju. Un mēs iegūsim tādā veidā beigās pa vienam simbolam, bet ko mums dod pa vienam simbolam? Mums vajag viņu saskaitīt kopā ar pašu result. Tātad šī gadījumā mēs varētu rakstīt nevis iekš return, bet vienkārši iekš result. Tādā gadījumā mums šis te mainīgais būtu izmantots. Ja mēs nerakstam ar šo te mainīgo, un, piemēram, viņu vienkārši noņemam nost un šī gadījumā return 0 ierakstam, mēs varam rakstīt visu iekš return. Šī gadījumā darbība nav sarežģīta, līdz ar to tas ir pieļaujami. Gadījumā, ja darbība būtu ļoti sarežģīta, tātad diezgan gara formula, tad mums obligāti būtu jāizmanto papildus mainīgais. Tad šeit reiz 10 plus last digit. Tātad šis te reiz 10 nozīmē, ka katrā reizē, kad izsauc convert, tiks pareizi sareizināts skaitlis, lai viņš atrastos 10, 100, 1000 un tam līdzīgi. Un last digit mums atbildēs attiecīgi par vieniem. Tātad atkal palaidīšu izveidi, palaidīšu programmu. Tātad ar vienu skaitli mums viss strādā vēl joprojām. Ja mēs ierakstam vairākus skaitļus, it kā arī strādā. Tātad šo te tekstu daudz simbolu mēs noņemam, jo tas nav paredzēts izvadīt. Un palaižam vēl vienreiz, paskatīties, vai tagad viss atbildīs tam, kā tur ir jābūt. Jā, mums atkārtojas tas pats, kas bija. Tā pašā laikā mēs varam arī pēc katras šīs darbības ielikt papildus izvadu, paskatīties, kāda ir secība, kādā izpildās. Kur mēs redzēsim, ka secība paliek ļoti interesanti, ka no sākuma ir pēdējais simbols un tad tikai pārējie simboli.